Pirmās krāšņās ziedlapas tūpes šogad pavēra aprīļa vidū, bet tik daudzkrāsains dārzs šajā laikā gan esot liels retums. Tērvets novada Dzinterlāču saimnieks, kura kolekcijā ir ap 400 visdažādāko krāsu skaistuļu, atzīst, ka šīs gads tūpēm ir ļoti labvēlīgs. Neskaitu to, kad pašā sākumā pavasarī diezgan liels lietus bija un mitrums. Bet tā ir ļoti labs laiks, nav karsts, jā. Viņas var lēnām augt un ilgi priecēt acis, jā. Bet tā ir reti, jā, reti. Tūpju vīrus Lāču ģimenei ir jau 2. paaudzē, un šķērslis tam nav bijis pat tas, ka Gundars tikai pirms 2 gadiem tā pa īstam pārcēlies uz laukiem. Pa maziņām un atvedot šurp, mantojot māju, liekot strādāt. Un nejauši tā iemīlies viņās, jā, un tie ziedi pavasarī tie ir ļoti skaisti, jā, un tas ir tas, kas dod tos prieku un mīlestību pret darbu un puķēm. Kriteriji, pēc kādiem tiek veidota kolekcija, esot 3, lai pašam un citiem patiktu un lai varētu pavairot, jo Gundars ar tūpēm cenšas arī nopelnīt. Viņa pieredzējušākais kolēģis Jānis Salens Bauskas pusē gan nosmēja, ka mūsdienās tūpju biznesa īsti nesanākot, bet tik un tā ik gadu skaistie ziedi tiek vesti uz izstādēm un ik reiz klāt nākus arī kāda jauna šķirne. Tas ir greigs, ir greigi bijuši pildīti, bet šitas ir pildīts tā kā ir tā saucamās peonija ziedu tulpes. Es nezinu pat citurien, bet Latvijā es gandrīz vai galvošu, ka tas ir vienīgais. Abu Zemgales tūpju kolekcionāru skaistākie ziedi aplūkojam arī dabas muzejā, bet dārzā prognozes liecinot, ka šogad tūpju sezona beigsies vien pašās māja beigās. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.